ir man jaunību, tas dod acu gaismu. Madonas noda Vestienā durvis vērusi Latvijas animācijas pamatlicēja Arnolda Burova leļļu ekspozīcija. Lai arī meistars bija rīdzinieks, slavas zenītā lauku mieru un romantiku viņš atrada Vestienā. Laiku atpakaļ privāts Burova leļļu muzejs bija iekārtots tieši viņa mājā pie ezera, taču vairāku apstākļu dēļ muzejs tika slēgts. Šobrīd rūpi par Burova piemiņas saglabāšanu uzņēmusies Madonas noda pašvaldība. Rīgā, diemžēl, nav tādu vietu, kaut gan tēvs ir it kā visai Latvijai strādājis, un arī starptautiskas atzinības, bet pateicoties Madonai, Vestienai, pašvaldībām un visiem entuziastiem, ļoti skaista, eleganta, moderna izstādes vieta. Tiešām liels gandarījums un prieks, patiesas prieks. Papiņš, Biminīs, Isidra – tās ir tikai dažas no filmām, kuru tēlus sastopam atverot Vestienas tautsnama durvis. Ēka vēsturiski bijusi muižas graudu klēts, bet turpmāk kalpos kā piemiņas vieta meistaram, kuram šogad apritētu 110. dzimšanas diena. Burovs jau ir uzcēlis savu pieminekli ar filmām, ja? Bet šis arī būs viens no pieminekļiem viņam, un man bija prieks piedalīties, ja? Atrisināt šo uzdevumu, kad ir dotas telpas un ir dot eksponāti, ja, un domāt, kā tas labāk izskatīsies, un galvenais paturēt Arnoldu Burovu garu šeit. Te ir zemie griesti, koks, tāda dabīga, jau tāda buroviska aura, un mākslinieks vienkārši šo ir brīnišķīgi paveicis līdz galam. Tas vispār necerēts skaisti ir. Ekspozīcija tapus pateicoties Madonas noda pašvaldības īstenotajam līderu projektam, tā realizēšanā iesaistīti vietēji uzņēmēji Sijā Latvāņu un Studiografs. Piepildīta sajūta gan ar to stāstu, kas šeit ir radīts, gan ar to stāstu, ko šeit var dzirdēt. Arī praktiski padarboties, domāju, būs interesanti ģimenēm, bērniem, un noteikti šī vieta būs magnēts. Esmu par to pārliecināts. Mums ļoti viegli un ātri negāja, bet varbūt tāpēc, ka ilgāk nāk, tas labāk nāk. Ļoti daudz iesaistīto pušu. Bet kā jau multfilmu radīt nav ātri, tad arī šādu muzeju, redzot, radīt nav tik ātri un tik viegli. Atklāšanas pasākumā pateicības vārdi izskanēja visiem iesaistītajiem, taču visvairāk paldies par neatlaidību un vēlmi saglabāt Burova vārdu tieši Vestienā saņēma Jolanta Bārdziņa. Kausar Burova darba turpinātāji, Sijā animācijas brigāde, šī būs vieta, kas neļaus aizmirst meistara paveikto. Cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr dzīvo atmiņas par viņu, un kur nu vēl viņa darbi. Ar meistaru Burovu jau ir tā, ka te ir gan darbi, gan atmiņas par filmām, gan vēl joprojām dzīves viņa lelles, dzīves, kuras var apskatīt dabā, jo daudz jau cilvēki nezina to. Jo tagad jau tas straujais laiks, un mēs daudz ko palaižam garām, bet šeit var apstāties, ieelpot citu gaisu. Ja? Un tiesa, jo līdztekus Burova personības iepazīšanai un unikālajai iespējas satikties ar lellēm, šeit būs iespēja arī noskatīties meistara veidotās filmas. Šī vieta ir tapusi, lai mēs satiktu visus filmu varoņus un iepazītu viņu raksturus un viņu cilvēciskās vērtības un nodotu to tālāk paaudzēm. Filmās ir sajūtama tā mīlestība, godīgums, cilvēcība, izpalīdzība, visas tās lietas, ko mēs gribam ieaudzināt un atstāt saviem bērniem. Tēvs runā par tādām vērtībām, par kurām neviens nerunā. Bet viss piepildās. Viss, ko viņš savās filmās ir, par ko runājis, viss piepildās. Tagad mēs redzam, kuri novedz tas, par ko viņš runā, pasaka par Vērdiņu un ļoti daudzās filmās. Viņam ir ap 40 filmām, bet savā laikā liela daļa filmu ir veidotas pēc Sajūzmuļu filmu pasūtījuma, un diemžēl viņu nav Latvijā. Bet tās visas, kas ir šeit, tās mēs arī redzam. Jāpiebilst, ka 3 no Burova veidotajām animācijas filmām iegūšas Lielā Kristapa balvu. Savukārt vecmeistaram piešķirs 3 zvaigžņu ordenis, kā arī Lielais Kristaps par mūža ieguldījumu Latvijas kino. Ja mums patīk lielīties ar svešām spalvām, un mums ir SDS, tad viņš tiešām taču varēja lielīties, bet viņš bija ārkārtīgi vienkāršs un patiess.
šobrīd es pat nezinu. Visiem, šobrīd pat nezinu, kurš tā izturās. Viņš bija brīnišķīgs. Meistars jau bija vairāk romantiķis, un viņš bija tāds, formas meistars, kurš arī radīja gan studiju, gan savas filmas, kā jaunu mākslas, kā sacīt, novirzienu Latvijā. Vēl tikai jāuzsver, ka ekspozīcija skatāma pēc iepriekšēja pieteikuma, sīkāk informācija atrodama Madonas Noda mājaslapā un sociālajās vietnēs vai zvanot uz ekrānā redzamo tālruni. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.